Protams, ļoti liela priekšrocība ir klātienes, darbībai. Nē, tieši otrādi. Tur viņi slinko vairāk. Ir jau tā, ka laisks prāts ir radošs prāts. Pandēmijas laikā pieredzējām, ka daudzus darbus izrādās var darīt arī no mājām. Maskas vairs nav jāvalkā un cilvēku pulcēšanās netiek ierobežota, bet daudzi tā arī nav atgriezušies birojos. Lielais jautājums, vai attālinātais darbs nemazina produktivitāti? Šis patiesībā nemaz nav vienkāršs jautājums, un šo jautājumu pasaulē uzdod ļoti daudzi pēta, un pētījumi ir pretrunīgi. Tātad pēdējais, iespējams, autoritīvākais Massachusetts Tehnoloģiju institūta pētījums, kurš it kā secina, ka tātad krīt produktivitāte par kādiem 18% un tā. Un ir citi pētījumi savukārt, kas nerāda tādus rezultātus, un ir pētījums, tas nav vienkārši. Tas nav, uz šo jautājumu zinātniski menedžmentā nav pagaidām tādas skaidras atbildes. Šķiet, ka tas gadījums uz gadījumu jāskatās. Es domāju, ka lielā mērā tas ir atkarīgs no jomas, kurā tu strādā, un no tā uzņēmuma veida, vai organizācijas veida, kurā tu strādā. Piemēram, man strādājot starptautiskā organizācijā, attālināts darbs, un tie jaunie rīki un prakses, kas pēc Covid ir nonākuši regulārā praksē, ir ļoti palīdzējis. Mums katrs darbinieks, katrs kolēģis strādā savā valstī. Strādāja Latvijā, kāds strādā Izrēlā, Ķīnā, Katarā, Amerikā, Kanādā. Ja mums būtu vienmēr jāsatiekas, lai varētu pārunāt svarīgs darba jautājums, tas būtu ārkārtīgi dārgi un neproduktīvi. Ja? Sāksim no formālas puses. Ja? Vienkārši, ko nozīmē darbs, ko nozīmē kolektīvs, jādabūna vislielākā efektivitāte no darba kolektīva. Ja? Elementāra teorija saka, ka darba stimulus darba kolektīvām un katram darbiniekam atsevišķi sastāv no 3 daļām. Ja? Tas ir administratīvais, materiālais un morālais. Ja? Alfabēta kārtībā es viņu sarakstīju, tāpēc, ka šeit nav galvenais, svarīgākais vai maz svarīgākais un tālāk. Katra no šās stimula īpatsvāriem ir atkarīgs no konkrēta cilvēka un konkrētas darba vietas. Ja? Līdz ar to tīri formāli matemātiski mēs redzam, ja viņi ir 3, tad mums attālinātā darbā konkrēti, absolūti izkrīt administratīvais stimuls. Ja? Darbā 8 no rīta ģeniālu rakstu jāiestājas līdz 12 un tā tālāk. Skan jocīgi, bet viņš strādā. Viņš tomēr strādā, un vairāk viņš strādā tādas vairāk tehnokratiskos darbos nekā radošos darbos. Bet materiālais un morālais viņš strādā, līdz ar to mēs redzam skaitļi 3:2, respektīvi. Ja? Darbs un kolektīvs strādājoši klātienē, viņš ir efektīgāks. Uz kuru daļu tas nenozīmē 3%. Ja? Tas ir atkarīgs no tā, ar ko cilvēki nodarbojas, ar ko viņi strādā. Ir darbi un ir darbinieki, kuri īstenībā no mājas strādā labāk. Viņi īstenībā ir produktīvāki, viņi iekonomē laiku tur ceļām, uz māju, uz darbu, no darba, viņi labāk jūtās, viņi labi strādā, viņi labi izdara, viss notiek bez problēmām. Ja. Ir darbinieki un darbi, kur tieši otrādi. Tur viņi slinko vairāk. Uzreiz pēc Covid sākuma pirmajos mēnešos tieši otrādi bija vairāk pētījumi, kas rādīja, ka attālināts darbs ļoti palielina produktivitāti, ka cilvēki mazāk taisa pauzes, strādā par veselu dienu vairāk, ir vēl produktīvāk nekā darbā, bet man šķiet, ka tā problēma varētu būt ilgtermiņā, ka cilvēks tomēr ir sociāla būtne. Mēs varbūt kādu laiku varam tā pastrādāt ļoti intensīvi, bet
Bet kaut kādā brīdī mēs sapratīsim, ka mums vajag komunikāciju ar citiem cilvēkiem. Un, ja mēs nevaram dabūt to komunikāciju ar kolēģiem, ka mēs sākam skumt, mums ir vientuļi. Vadot sapulci, ja, dodot uzdevumus, es redzu, viņi būs vai nebūs izpildīti un kā. Ja. Es redzu pēc sejas izteiksmēm, kādas attiecības ir starp darbiniekiem. Ja. Pēc daudzi jautājumi ir tādi, kuri Zoomā neuzdos. Ja. Un vēl viens ļoti svarīga lieta ir tā informācijas apmaiņa starp darbiniekiem. Ja, sākot no darba informācijas, beidzot ar tiem jociņiem. Piemēram, žurnālistikā un tā tiek diskutēts daudz par to, kā tas darbs klātienē, tā ir tāda apmaiņa ar kolēģiem arī. Teiksim, informācijas apmaiņa, tu esi tajā visā iekšā, jā, un tā. Jautājums ir, vai attālināt to vai arī, teiksim, to pulsu sajust tik labi kā citur. Un daudzos darbos tas varbūt tā ir, ka tev viena lieta ir tavs darbs, bet viena lieta, ka tev ir arī jājūt, jāzina un jāredz, ko dara ar kolēģi un kas notiek vispār, jā, un tam līdzīgi. Bet par šo tiks lausti šķēpi, un dažādi vadītāji, kuru atbildība ir izlemt. Vai tā tad mani darbinieki strādās attālināti vai klātienē, dažādi vadītāji dažādi tam pieiet, un viņi jūt dažādi to, kā viņu uzņēmumos un viņu darbos tas ir, un daudzi, mēs zinām, ir atgriezušies klātienē un viss strādā, un daudzi uzņēmumi nav atgriezušies un netaisās atgriezties. Es arī diezgan bieži braucu uz ārvalstīm, uz mūsu šaha pasākumiem, lai tiktos ar pārējiem kolēģiem, tāpēc, ka man vajag viņus fiziski redzēt, pataustīt, parunāt ar viņiem, pārunāt to, kas ir runājums, tāpēc, ka sēžot savā virtuvē visu laiku un strādājot, jā, ir lietas, kuras var izdarīt daudz labāk, bet ilgstoši to darot, skumji kļūst. Un, ja skumji cilvēkam ir, tad arī produktivitāte strauji krīt. Tādus rutīnas darbus, kas ir ļoti vienkārši un tehniski, tos labāk cilvēks dara, ja viņš ir birojā kopā ar visiem pārējiem, jo tad tu tā kā, es nezinu, sevi disciplinē. Savukārt radošākām profesijām, radošākiem uzņēmumiem piemērotāks ir mājas darbs, jo tur tu esi savā ērtā vidē, tur varbūt tev netraucē apkārtējie kairinājumi, ja tu vari padomāt, tu vari iedzert kafiju, tu vari varbūt kādu logu notīrīt vēl pa vidam, kamēr tavs smadzenes strādā un tu vari radīt, jo ir jau tā, ka laisks prāts ir radošs prāts. Laisks, es nedomāju slinks, bet laisks tāds, kuru visu laiku neraust uz visām pusēm. Es nezinu, kā jums, bet man pašai ir brīžiem tādas situācijas, ka es to radošo darbu varu darīt tikai tad, kad darba diena ir beigusies, nav vairs nepārtraukto telefonu zvanu, kas man zvana, vai nav kaut kādas sanāksmes, nerausta tevi uz visām pusēm, nav ēpasta, kas iebirst tavā ēpasta kastītē un rada tev stresu, ka tev ir obligāti jāatbild. Kad visi kolēģi ir aizgājuši gulēt un arī bērni ir nolikt pie miera, tad var sākt radīt. Jā.